Indulī, ar kādām tiesībām tu esi pasūtījis ekspertiem, lai noņem pirkstnospiedumus no Sofijas Hartmanas pudrnīcas? Kas tā par pašdarbību? Vai tad viņiem bez tā jau darba nepietiek? Sveiks! Čau! Čau! Ko tu dari te? Man stunda izkrita skolotāja saslimu. Jā, tiešām. Man liekas, ka kāds vēl mums malo, un tas nāc mēs nomasoja. Kā tu zini? Kā man vienkārši nepatīk, ka mēs sports dienas vidū saliek kopā 2 klases, un tad nevar normāli nomazgāties un staigā sasvīts un negrib. Nu jā. Nu, ko tu tik nerunīgs? Ar Krustāvu tikko bišķi sastrīdējos. Ko? Jūs vēl neesat salabuši ar viņu? Nu, protams, dusmojos par tām bildēm visu laiku. Tu pusdienas paēdi? Nē. Negribu kaut ko garšīgu? Gribu. Tu zini, ko es par pats vainīgs, ka te atstāju tā? Būs romantiskas. Pusti. Man ir līdz sirmaizītes. Tautā. Es gribēju izrādīt iniciatīvu, bet ignorēju subordināciju. Nu jā, bet tas ir rutīnas darbs, rakstīt iesniegumu, atdot ekspertiem, gaidīt atbildi. Es gribēju visu jums rīt nolikt uz galda. Man likās... Man neinteresē, kas tev likās. Ja par šo ekspertīzi būtu jāmaksā no savas kāpēc, diez vai tu tā rīkotos. Un turpmāk, bez manas ziņas, ne solis. Saprati? Klausos, šef. Man kaut kā laikam būs apetīti pārgājusi. Drīkst es iešu? Ej, es to redzēt negribu. Tu mums kaut ko gribēji šultu uzēst, un onkuļa dašu. Nē, man ļoti patīk šitā baigi paši. Garšīgs maizītes. Pat tu uztaisīji? Nopirku pa ceļā. Tāda saimniece. Tu teji varbūt gribi? Man ir sula. Ko tu klusē kā partizāns? Glāzes ir? Protams. Kur tu? Lējam? Šitādās baigi labā vispār, ne? Kolosāli. Kas te notiek, ko? Mēs tu bišķi pacienājāmies, saprāt? Tā nav pacienāšanās, tā ir zakšana gaišā dienas laikā. Ne kauna, ne goda. Samīlējies prostitūtā. Un pats tagad nezin, kā izrādīties, ne? Nu. Tu vispār saproti, kāds ir sekas tam, ko tu dari? Nē, es nesaprotu. Tas ir normāli, ka man aizšķi palūdz, lai es viņai uz dzimšanas dienu uzdāvinu lielāks krūts, jo viņa grib līdzināties mammai. Kas man slikti izskatās? Kapitāļi no tev izskatās, runa nav par to. Saprot, tas ir mākslīgs, tās nav dabīgas. Zato tās ir lielās. Spēcīgs arguments, ja? Pašai liekas tā. Aki, es teicu Aiškai, ka vajag vēl pagaidīt, ka viņai vēl formas mainīsies. Tu gribi, lai kaut kādu pseidodakteri sabāž viņu silikonu? Es teicu, ka vēl nē. Kad būs 18, tad lai dara, kā grib. Kapitāli, turpini zīt savu meitu kompleksos. Tu es neko tādu nedaru. Ja es katru reizi dzirdēšu, ka tu viņas klātbūtnē saki, ka sevi izkropļot ir normāli, ir ok. Es no tev šķiršos, un tev tiks atņemts māsas tiesības. Par ko? Par to! Atņems sapratīs, ja tagad nesaprati. Don? Paklausies, tu daļ pat atvainoji Salisē vai jebko iekrauši, saprati? Kaudies sāks, ja? Ar savu onkuli. Ak, tu onkulis pēkšņi, jau pirmī teica, ka vairāk neesmu radinieks. Viņš varbūt tev nepateica, ka tā desa ir mana. Ko tu tagad vispār runā par desu kaut kādus kopulis? Ja? Noziedzniekus es neuzcienāju, bet gan pratinu. Teļo kolba teica. Piedod, ka viņš šitāds. Man jau vispār no tā nesilts un augsts. Nē, viņš riktīgi ir uzēdies uz tevi tagad. Neņem galvu. Jā, bet tu tomēr pārdzīvo. Es kādreiz viņu labi sapratos. Piedod, man tak jāskrien, tur saulē jāieslēdz. Tūlīt būšu atpakaļ, pagaidi. Labi.
lūdzu ātri atnākt uz Petersona viesnīcu, ļoti vajag, lūdzu. Jā. Gunars, pasaki, ko lai es daru? Danāts grib no mani šķirties. Par ko tu jūs tā sastrīdējaties? Par būtu. Pēc Xiaomi telefonu pie Bites un otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē Bite LV vai tuvākajā Bites salonā. Bite. Gaidu tevi savā korī Rīdznieki. Atlase jau 5. janvārī. Un 8. janvārī manam korim. Tiekamies atlasē. Parādi, kā Rīga dzied. It's risky as hell. Ko? Nu, par tiem maniem krušiem, viņš bukvaļna tagad mani ienistuk manu krušu dēļ. Nu, es nezinu, man gan tavas pupas joprojām ļoti patīk. Nu, viņam ne, viņš saka, kad vot pašām, da vot tāda sajūta, ka viņš tā kā mīlējies ar kaut kādu gumijas sievietīm. Es nezinu, tāds ir baigfoši. Nu, vot, nu, un vai načo pasaka, ka nav. Nu, mēs esam draugi. Nu, vot, imena, mēs esam draugi, jā, pirmā reize, kad tu mani redzēji, tu teici, ka gribi pašām, bet, nu. Bet tu nāc ir baigi greizsirdīgs. Ai, tā vai, nu. Ko dari? Ты чё? Он к тебе приставал? Нет. Nu, ko viņš ļaujas? Man, Helēna, lūdzu. Ko lūdza? Varbūt man piezvanīt Donatam? О, нет, не надо. Tas ir pārpratums. Nekas tāds te nenotika. Ko es pārpratu? Вообще, что здесь происходит? Varbūt izstāsti, papa, varbūt viņš tev var kaut ko ieteikt. Мы можем пойти в номер. Нет, мы будем здесь, он выйдет. Это деликатный разговор. Я не хочу, чтобы кто-то вошел. Ну, Здесь стой, идем. Давай. Mūsu pilsētā ir nepieciešamas pārmaiņas, un tās spēj nodrošināt tikai viens cilvēks, un tā esmu es, Zenta Upīte. Zentiņ, labi, es tev satiku. Ja tu zinātu, kā man šodien neiet, tas ir vienkārši ārprāts. Sastrīdējos ar šefu. Es nezinu, ko viņš un kādas sankcijas pieliektos pret mani. Var gadīties, ka viņš man atlaidīs no darba vispār. Ar Jēzu pus salamājos. Tu iedomājies, es uz mirklīt atstāju tikai desu, veļas istabā, ko es speciāli paņēmis priekš tevis. Nu, viņš ar to savu palaistu knap ko pusi atstāja. Indul, man tava dasa neinteresē. Zentiņ, kā? Nu, bet tā ir ļoti dārga desu, tu pat gaļai ir iekšā. Indul, ja tev viņa garšo, tad ēd, viņa man nevajag to dasu. Zentiņ, bet tev vienmēr garšo visādi kārumi, tā nav no lētajām desām. Nu, kā tu nesaproti, man šitā dasa tagad ir bijusi nebijusi. Un es drīz ēdīšu ikrus ar karotēm. Kopš mēs pēdējo reizi tikāmies, Indul, es esmu pavisam cita līmeņa cilvēks. Cita līmeņas? Neko nesaprotu. Nesaproti, es drīz būšu pilsētas galva. Ko tu? Ko tu mūlies? Beidz, man tāpat pilna galva kreņķiem. Ko tu joko tad tiešām? Tas nav nekāds joks, es kandidēšu pašvaldību vēlēšanās. Un es nebūšu kaut kāds tur vilciena vagons vai cisterna. Es būšu mazo cilvēku partijas lokomotīve. Māma, Zentiņ, lai ņemtos ar politiskām spēlītēm, tu taču vajadzīga milzīga nauda. Jā, bet bijušās mēra kundzes Mirtas Liepiņas vārds tev kaut ko izsaka? Jā, viņi ir gatavi ieguldīt tik daudz naudas. Cik būs vajadzīgs uzvarēt? Nopietni. Ну, в чем дело? Посмотри на меня. Ну? Ну, как тебе моя грудь? Ну, красивая грудь, ну, как у Сильвии. Ну, Ну, значит, тебе нравится, как я выгляжу. ну, очень. Выгляжу лучше, чем раньше.
Мы из-за этого сюда пришли. Да, намного лучше. А Донату не нравится. Он готов подать на развод из-за груди. Вот этот он полный идиот. Он просто ни черта не понимает. А он говорит, что на ощупь грудь не натуральная. Ну, как у резиновой куклы. Nu, мне... Orientējies politikā. Es orientējos mazā cilvēku vajadzībās, un tas ir daudz svarīgāk. Induli, un tas, kad ir pienākusi mana zvaigžņu stunda, tas ir likumsakarīgi. Tāpēc, ka es vienmēr esmu uzturējusi labas attiecības ar augstāk stāvošajiem, un es nekad neesmu bijusi lepna pret zemākaisošajiem. Mirdza tev to pateica? Jā, Mirdza pateica. Un kurš ir zemāks par apkopēju? Ko? Par apkopēju, par atkritumu izvedējs. Pasaki man, kad es esmu bijusi lepna pret atkritumu izvedēju? Kad es esmu smīkņājis par viņu, tā kā tu smīkņā par mani, ko? Zini, es nekad par tevi neesmu smīkņājis. Lieku roku uz sirds. Neliec roku uz sirds, izlīkst ar savu šefu. Darbu pazaudēsi. Es būtam mēra kundze nevarēšu ar tādu, kā tu satikties. Ej, ka tev saka. Пап, ну, мне нужна объективная оценка. Гуннерс оказался очень стеснительным. Я этого делать не буду. Ну, пап, ну я прошу тебя, ты ж мужчина. Ну, что мне на улице идти кого-то попросить? Я этого делать не буду. Трогай сама. Ну, я трогаю целый день. То и дело, что трогаю. Но мне же нужно, чтобы кто-нибудь другой потрогал. Ну, ты ж видел меня голой. Когда? Ну, когда купал меня в ванне. Дура. Дура. Ты же была младенец. А теперь младенец Донат. Я вот пойду к нему и объясню, что хорошо, а что плохо. Šef, nedusmojieties. Pārcentos. Gribēju pārbaudīt vēlreiz tas, kas sen jau ir zināms. Jums ir pilnīgi taisnība. Vainīgais Sinkovs, nogalināja Sofiju, sievietēm varbūt vairākas pūdernīcas. Es tūlīt piezvanīšu ekspertiem un atvainošos, ka es liku noņemt viņu pirkstu nospiedumus. Nē, tā mēs vēl izskatīsimies viņa acīs sliktāk. Nekas, es uzņemšos vainu uz sevi. Liksimies mierā. Kas izdarīts, izdarīts. Bet zini, ka kolēģi laiku un naudu tu esi izšķērdējis. Laimīgs, laimīgs atliekot. Tā, kas tev tā par mani ir, ka tu nevari man izstāstīt pa telefonu, kas ir noticis? Es tā skrēju, ja šitā skrieju sportā, krosā, tad būtu 10 nieki. Klausies, kas ir noticis? Jezups ir sastrīdējies ar savu onkuli un viņš ļoti pārdzīvo. Pagad, tas ir tas, kas ir noticis? Tāpēc es skrēju? Tu saproti, ka Jezups ir sabojājis savas attiecības ar onkuli, jo viņš visu laiku mūs ar tevi aizstāv. Kāda starpība? Kāda man daiga ar to? Jā, kāda daļa tev tu nebija šeit un neredzēji, kā viņš brauc virsū Jezupam. Tad vajag lekties pretī, lai uzbrauc viņam. Un es arī dabūju pa kaklu. Nu labi, tad mēs varam viņam atriepties. Kādā veidā? Jezupam šeit kaut kur bija tās fotogrāfijas ar Indulu. Induļu šefs sēž kafejnīcā, un mēs viņam varētu parādīt. Jēzus dusmosies, nevar. Kur ir tās fotogrāfijas? Kur? Zem vīļkaudzes. Ir? Ak, Dievs, tik labas bildes. Ejam, ātrāk. Nopietna saruna. Viss skaidrs. Helēna pasūdzējas, ja? Nu, kāpēc tu nenovērtē savu sievu? To, ka viņa tavā labā dara, Palielināja krūts zem to izmēru. XXXL. Lai tu viņu gribi. Из-за этого она их увеличила. Es viņai to neprasīju. Bet viņa cerēja, ka tev patiks. Pēc
nopērc televizoru pie Bites un otru televizoru saņem tikai par €1. Meklē Bite LV vai tuvākajā Bites salonā Bite. Otrā Rīgas kora atlase 8. janvārī. Rīdzinieki parādi, ko spēj galvaspilsēta. Nāc dziedāt manā korī. Neticami! Kaut 3. Es negribu, lai manai sievai, manai meitai būtu mākslīgs krūts, milzīgas lūpas un gala rezultātā viņas sejas pārvērstos līdzīgs kaķim. Причем ты, Анечка? A pri tom, Aņiška grib līdzināties savai mammai, un viņa ir sākusi krāt naudu plastiskajām operācijām. Un Helēna to atbalsta. A ko tad es cepjos? Šef, ja es arī kādreiz kaut ko salaižu grīstē, tas ir man pārliekā lielā, entuziasma dēļ, Labi, pietiks atvainoties. Turpmāk vienkārši, ja tu kaut ko izdomā uz savu galvu, tad vienkārši informē mani par to. Jā, protams. Un, ja ir jautājumi, tad jautā. Jā. To sauc par komunikāciju. Jā, tā, turpmāk bez jūsu ziņas nesoli. Viss. Labi, nevajag jau arī pārspīlēt. Ir jāmāk atšķirt būtisko no nebūtiskā. Skaidrs, šef, jā. Sveicināti, izmeklētāji. Sveicināti, Beķerkungs. Tas jums. Kā jūs man pazīstat? Mēs redzējām jūsu fotogrāfiju internetā. Kriminālajās ziņās. Un kas ir aploksnē? Tur ir pierādījumi tam, ka viens vīrietis mūs nelietīgi izmanto. Un tas notika tepat viesnīcā vienā no mūriņām. Helenai vajadzēja Ане pateikt. Что женщины это делают, tikai pēc 40, ne pēc 50. Lo, tagad izstāst Toņiškai. Viņas vairām dienām tās sēž internetā un skatās skaistuma klīnika mājaslapas. Viņi zina, cik maksā tādu šļiecīt, cik tauku asūkšana. Tu zini, cik maksā tauku asūkšana? Tu nezini. Es zinu. Jā. Es ar Aņu parunāšu. Tu domā, ka tas līdzēs? Klausīsies. Jā. Man dod Dievs. Bet tu pacenties nestriedēties ar Helēnu. Es gribu tādu ziņu, tā kā viņa bija, kādu tādu, kādu viņa bija kādreiz. Pastāsti viņai to. Viņai vienalga, ko es runāju, ko es domāju, kā es dzīvoju. Pārspīlē. Es nepārspīlēju vēl runa. Pārspīlē. Labi, drusiņ čučīku. Esi pacietīgs un viss nokārtosies. Tagad. Aiziet pie viņas. Давай. Дура полная. Un jūsu vecāki ir informēti? Nē, mēs kautrējāmies stāstīt. Un kāpēc uzreiz nezvaniet policijai? Tagad būs daudz grūtāk atrast pierādījumus un saukt atbildīgo pie vainas. Mums bija bail. Jā, skaidrs. Aprakstīt noziedznieku varat? Jā. Viņš ir aptuveni 50 gadus vecs. Viņam ir īsti mati, plati piere. Jā, un tāds zaglīgs un bailīgs skatiens. Un viņš ir neliela auguma. Jā, tādiem parasti ir kompleksi, kuru dēļ rodās novirus. Drusāk. Tuk. Durus aizmirsām aizslēgt. Es neesmu vainīgs. Viņa mani piespieda. Don, es tev tūlīt visu paskaidrošu. Viņa man piezvanīja. Lūdza notestēt krūtis uz dabiskumu. Es, protams, atteicos, bet viņa man piedraudēja, ka pateikšot tēvam, ka es neesmu nekāds Silvijas Līgavainis, bet aktieris. Kas tas? Samaksa par ekspertīzi. Paklusē? Tad piedraudēja vai samaksāja? Es esmu ļoti vājš cilvēks. Man tiktu patīk papīri. Cik es saprotu no jums, tad aploksnē ir fotogrāfijas. Jā, tas vīrietis, viņš mūs piespied fotografēties kopā ar viņu. Tikai lūdzu, nevariet tagad vaļā. Jā, nevajag. Kāpēc? Atvērsiet, ka mēs būsim aizgājuši. Jā, mēs negribam to vairāk atcerēties.
Nu, skaidrs. Man vajadzēs jūsu vārdus, uzvārdus un telefonu numurus. Jā, tas viss atrodas aploksnē. Mēs visi ielikām, bet mums tagad ir jāiet. Paldies jums. Paldies, viss labi. Šef, dodiet man to aploksni. Es aiznesīšu uz darbu, pieregistrēšu sūdzību. Kāpēc jums bojāt savu brīvdienu? Induli, ja ir tā, kā meitenes saka, tad arī izmeklēšana jāsāk tūlīt. Un tev taču arī brīvdiena. Šef, ļaujiet man kaut nedaudz izprast savu vainu. Paskatīsimies, kas priekšā. Es attaisīšu vaļā. Dodiet man, šef. Dodiet, es attaisīšu vaļā. Čau! Čau! Es jau domāju, ka tev nepietika pacietības, es aizgāju prom. Piedod, sanāca aizkavēties, vienkārši klients neiebrauc kā ar vienu trenižieru apieties. Es jau arī nemāku, bet tu... Mēs par to laiku par Kristi izdomājam, kā tev onkuli pārmācīt. Varbūt, ka nevajadzēja. Tu taču pat redzēji, kāds viņš dusmīgs. Nevajag situācijas āsināt. Tu taču nedzirdēji, ko mēs izdomājām. Ko jūs darījāt? Mēs aiznesām viņu šefu un fotogrāfijas. Nopietni! Kur viņš ir kafejnīcā? Jā. Pats, viņš taču nav što Pagaid, ja tu taču nenoklaus, es nezinu, kas ir aploksnē. Šef, dodiet man, es atvēršu. Lai jums nav jānopūlās. Es pats varu atvērt aploksni. Šef, atvērt pastu, tas mans pienākums. Induli, paskatieties, gan viss iznīcinājuma pierādījumus. Tu iznīcināji, nevis es. Es atvainojos, tā aploksnē, domāt, jums tur noticis pārpratums. Man iedeva aploksni, un es gribu redzēt, kas tur ir iekšā. Tur vienkārši meitenes pajokoja, tas meiteņu joks kāds. Es apliecināšu, jo nu kas vajag, es tiešām tevi aizšķiršu. Es to neizdarīju. Šef, es neesmu vainīgs. Ko tu neizdarīji? Izstāstiet savam vīram, kā viss patiesībā bija. Es nevaru neko stāstīt, viņš man neļauj runāt. Labi, tad es pateikšu. Man tās jūsu silikona krūtis nepatīk. Es nevaru uz viņām skatīties, kur vēl pieskarties. Так, viņš mīl. Во-первых, viņam ļoti tas krūtis patika. Otrkārt, es viņam neko neprasīju. Viņš visu laiku man uzmācās. Viņš nāk man virsū ar to savu literatūru. Un kas tad ir šis, kāpēc jūs man maksājāt naudu? Kāpēc tu maksāji naudu? Es? Īstumā aprunāsimies par literatūru. Noziegumu sots esmu lasījis. Labi. Tikai nešaujiet. Давай nevajag muļķikas. Давай. Es tevi ļoti lūdzu, es tevi visu paskaidrošu. Es negribēju neko sliktu, es gribēju tikai, lai viņš pamēģina manas krūtis. Nošaušu, aprakšu, parunāsim. Es pārdomāju. Es tomēr nekur neiešu. Laba versija. Bet es domāju, ka tu iesi. Hop. Tātad. Kuru grāmatu jūs izlasījāt pēdējo? Vai malā? Kas grib man dabūties restēm? Saproti, viņi jau zina, ka policija pierādījumiem pa īsu, un tad, ko atsaki, jāzvan advokātam, domā? Labi, Rusālišķi piezvani. Pie viena pajautā, ko tev arī darīt, labi? Un pēc tam kas tu tāds esi, ko? Stāvi! Nekusties man, te vienalga noķeršu.